Jautājums brīvajām sievietēm. Es uzmanīgi klausos, Runčuk. Cik svarīgs faktors jums ir tas, ka vīrietis, ar kuru jūs plānojat sadīties, ir bez auto, dzīvo arī citā pilsētas malā? Vai jūs turpmāk uzņematies šofera pienākumus, vai tomēr nestiekaties ar šo vīrieti, jo principiāli visa plānošana, izdevuma pie došanās kaut kur gulsies pār jums? Esenciāli jautājums, vai tu esi gatavs doties attiecībās vīrieti, kuram nav mašīna? Un kā vīrietim, ķipa vīrietim, man šis jautājums ir principā elementārs. Kur tu dzīvo? Jo ja tu dzīvo ārpus Rīgas vai kaut kādā lielā pilsētā, nezinu, tur Talsi, Tukums, Valmiera, Alūksne, Salatsgrīva, kaut kas tam līdzīgs, garas distances, kur sabiedriskais transports un kaut kāda riteņa nav tik brīvi pieejama, es uzskatu, ka mašīna visdrīzāk būs vajadzīga, bet visdrīzāk tam cilvēkam jau tā mašīna visdrīzāk arī ir. Jo bez mašīnas tādās Latvijas daļās pārvietoties ir praktiski neiespējami, ja kur aizbraukt uz veikalu, kaut ko izdarīt, ir pārāk sarežģīti. Bet pēkšņi, ja tu dzīvo Rīgā, un es kā dzīvoju Rīgas centrā, mašīna nav faktiski vajadzīga. No pieredzes, ka man mašīna bijis, un mašīna ir lielāka galvasāpe nekā vajadzība. Labi, es ikdienā eju ar kājām uz darbu, uz sporta zāli, visu, kur man vajadzīga. Man to mašīnu nevajag, un uzturēt viņu ir nenormāli dārgi. Kaut arī, piemēram, Rīgas centrā, es zinu, ka tagad tradicionāli Latvija, ja tu gribi turēt mašīnu, mēneša abonements ir 365 eiro. Kas ir principā viena no dārgākajām stāvvietām Rīgā, bet es nemainu faktu, ka, ja tu gribi Rīgas centrā mašīnu turēt, tas ir 150 līdz 350 eiro. Tādā publiskajā stāvvietā, ja nezinu gals. Kas nozīmē tikai mašīnu uzturēt, apdrošināšanas, degvielas pārējais, tas ir abnormāls noslogojums, un ir tīpaši ar koplietošanas mašīnām, auto nomām, īrēm, šoferiem, takšiem, visu pārējo. Ja tu dzīvo Rīgā, es uzskatu, ka mašīnu nevajag. Ja tu dzīvo ārpus Rīgas, dari, ko gribi, visdrīzāk, ka vajadzēs, bet vai tas ir nosacījums, lai turpinātu skatīties to kā deito to cilvēku, man šķiet ir atkarīgs no tās situācijas, kur tu dzīvo. Tas man tāds viedoklis.